Atceries laikus, kad tev mājās bija tikai 2 plastmasas maisiņi, bet tādi īpaši? Vai, kad uz veikalu tev sūtīja Romītas tamborētu maisiņu? Tie laiki sen ir garām. Šobrīd pasaulē tiešām valda maisiņu ēra. Izrādās, ka viens latvietis gadā patērējot vairāk kā 200 plastmasas maisiņus. Nekas, drīz plastmasas maisiņiem pienāks gals. Plastmasas maisiņi ir kļuvuši par vienu no pasaules sērgām. Cilvēki pat neaizdomājas, tas nepieciešams vai nē, bet lūk, spilgts piemērs – ritina rulli, cik uziet, un katru auglu dārzena liks vai nu gluži savā maisiņā. Tajos pēcpadomju laikos, tad, kad mēs vispār bijām izsalkuši pēc visa kā rietumnieciski, šie maisiņi jau bija ļoti populāri un cilvēki viņus vienkārši ņēma, vajag vai nevajag. Un tagad šī maksas ieviešana, tas ir pirmais pasākums, kad cilvēki apdomā. Un es domāju, ka turpinot turēt šo maisiņu par maksu kā pakalpojums, tas jau arī ierobežo, jo cilvēki jau sāk domāt, pirkt man vai nepirkt. Eiropas parlaments jau pieņēmis rezolūciju, ka pēc 2020. gada Eiropas Savienībā plastmasas maisiņus vairs nevarēs izmantot. Dalību valstis var izvēlēties pasākumus, ko tās uzskata par vispiemērotākajiem, piemēram, maksas ieviešana par maisiņiem. Kādu praksi lieto arī šeit, Latvijā. Pirmais solis, kad tā saucamie plāni iepirkuma maisiņi būtu jāsamazina būtiski, vai tās būs kopīgas Eiropas normas visām valstīm vienādas, vai tās tiks atstātas dalībvalsts ziņā, tas ir vēl šobrīd saruna temats. Valstīm viedokļi ir dažādi. Mēs zinām, ka ir valstis, kas tiešām plāno aizliegt šo maisiņu izmantošanu. Ne tikai lielveikalos, bet vispār veikalos. Ir dalība valsts, kas izmanto ekonomiskos instrumentus nodokļu veidā, kā tas ir tā skaitā Latvijā, vai valsts, kas ir uzlikuši vienkārši ļoti augstu cenu šiem plastmasas maisiņiem, kā tas ir piemēram Īrijā, kur līdz ar to tad gan tirgotājs, gan arī patērētājs ir spiests domāt par to, ko un kā viņš lieto. 2008. gadā Latvijā maisiņiem piemēroja augstāku dabas resursu nodokli. Sākotnēji šī iemesla dēļ maisiņu popularitāte ievērojami kritās. Pat par 40%, taču pēc neilga laika vēlme pēc plastmasas maisiņiem atkal pieauga. Pirmkārt, ļoti apsveicam ir šī Eiropas Savienības rezolūcija par to, ka 2020. gadā šie maisiņi tiks aizliegti. Protams, nebūs jau tā, ka šie maisiņi vispār pazudīs no zemes virsmas. 2010. gadā tika izgatavot apmēram 100 miljārdu maisiņu, kas tika izmantot Eiropas Savienībā. Kopumā mūsu novērojumi liecina, ka mūsu pircēji pēdējo 2 gadu laikā vispār ir mazāk iegādājušies šos plastmasas iepirkuma maisiņus. Un līdz ar to arī atbalstot šo Eiropas komisijas lēmumus, sākot no pagājušā gada 1. novembra, mēs saviem pircējiem jau plastmasas maisiņus piedāvājam par maksu. Vieglasvara plastmasas maisiņus bieži vien mēs izmantojam tikai vienu reizi, bet tie vidē saglabāsies arī pēc 100 gadiem. Tie apdraud vidi, visu dzīvo radību tajā. Noteikti izklausās smieklīgi, bet tā ir. Viens mazs caurspīdīgs polietilēna maisiņš ir ļoti kaitīgs. Un atceries arī tās reizes, ka kāds tev blakus to čaukstina. Un kāpēc tev būtu kas tāds vispār jāizmanto? Mēs aicinām iedzīvotājus lietot maisiņus, kas ir atkārtot lietojumi. Tie ir no auduma izgatavoti, piemēram, šeit pats sašūti Latvijā no dažādiem auduma atgriezumiem un ļoti ērti. Mēs ejam uz veikalu, ņemam maisiņu līdzi un pēc tam lietojam vairākas reizes. Arī daudzi putni iet bojā, jo ne tikai sarūktotās ligzdu vietas, bet līdz ar to arī barošanās iespējas, un tiem nākas ēst atkritumos, kuros ir šis milzu daudzums plastmasas maisiņu. Arī roņiem maisiņi ir liels drauds. Rādītāji ievērojami atšķiras starp Eiropas Savienības dalību valstīm un ir robežās no aptuveni 4 maisiņiem Dānijā un Somijā līdz 466 maisiņiem Polijā, Portugālē un Slovākijā uz vienu cilvēku gadā. Aprēķināts, ka katrs Latvijas iedzīvotājs gadā patērē ap 217 plastmasas maisiņiem. Eiropas parlamenta rezolūcija attiecas uz tā sauktajiem vieglasvara maisiņiem. Daļu produktu jau var veikalos likt papīra turziņā, bet labākā alternatīva plastmasas maisiņam neizmantot maisiņus vispār. Pērkot citronu vai banānu, vai tiešām jāizmanto maisiņš.
Vides fakti kādā no Rīgas lielveikaliem sastapa pārīti, kuri savus pirkumus liek meitenes somā, nevis plastmasas maisiņām. Tāpēc man patīk lielas somas, jo lielā somā var tāpat visu ielikt. Un nav jau grūti vienkārši pāris metrus aiznest uz mašīnai un tad jau mājā, kāpēc vēl maisiņu. Jānis un Ilze ir pelnījuši skaistu, vidē draudzīgu auduma iepirkumu somu. Gluži tāpat kā tu. Lūk, tad šīs ir alternatīvas plastmasas maisiņiem. Auduma maisiņš vai vidē draudzīgais papīra maisiņš. Un tagad plastmasas ķaukstoņi nomainīs vēl skaļāka papīra maisiņa ķaukstoņa.